Labvakar, darbie skatītāji, mēs pieslēdzamies tiešām CS akšanām. Kādam CS? Chess akšanām. Un mēs esam melnie. Līdz ar to baltie sāk. Mēs spēlējam pret kaut kādu random purnu Jorī, un šī spēlīte Chess in the Facebook. Mēs spēlējam Facebookā. Kāpēc šo? Tāpēc, ka mans kanāls atbild par saviem skatītājiem, un es vēlos savus lieliskos skatītājus izglītot. Un kas var būt izglītojošāks par šahu? Nu, būsim godīgi. Kas var būt izglītojošāks no spēlītēm par šahu? Esam šādi. F7 uz E6. Jūs neesat pārsteigti, es zaudēšu, es no šahu esmu aizmirsis. Kādas bija baigi labs, bet, nu, tas bija tālos senos laikos, kuri vairs nav patiesība. Interesting turn. And I have plans for this turn, actually. Mēs esam šādi, ar E7, E6, viņš veids gājienu no E2, E4. Viņš vēlās kaut uz priekšu. Tātad tas ir bandinieks, priekš tiem, kas nezinu, viņi var iet pirmajā gājienā 2 lauciņus priekšu, parasti 1 lauciņus priekšu un kauj attiecīgajā krāsā pa diagonāli uz 1 lauciņu. Tikko es pagāju ar dāmu, kas kustās visos iespējamos virzienos pa labi, pa kreisi, augšu, leju, pa diagonāli. Laiņi kustās pa savu krāsu pa diagonāli, zirdziņi kustās zirdziņu gājienā, respektīvi, ja tagad iet uz zirdziņu, es varētu paiet vai nu šeit vai šeit. Toņi kustās taisnā līnijā, cik tālu grib. Karaļi tieši tāpat kā dāma, bet tikai 1 lauciņu robežās. Par gājieniem, basic gājieniem esam jums pastāstījuši. Tad es nokāvu viņa kauliņu. Tiem, kas zina kā dāmbredz, viņi zina, ka tur obligāti ir jākauj. Šeit nav obligāti jākauj. Realitāte ir nerakstītais gājiens. Krieviski tas saucās zjālsei haģi, jeb paņēmi tadēji. Teorētiski, lūk, es tagad paņēmu dāmu un obligāti ar viņu arī būtu jāiet, bet nu šajā spēlē viņi nepievērš noteikumam uzmanību. Tāpēc mēs arī nestaigāsim obligāti ar to, ka mēs pirmajiem pieskaramies, taču maksimāli centīsimies ievērot šo noteikumu. Šī spēlīte ir, šī Facebook versijas spēlīte ir pavisam vienkārši. Ja jums iepatiksies šaks, mēs varam mēģināt kaut ko, vai tā kā, iekš viena video vairāk spēles no šīs te spēlītes, vai arī mēs varam meklēt kādu, kā saka, nopietnāku variantu. Viņš ļoti grib aizsargāt šo bandinieku, tāpēc viņš apzinās, ka, ja viņš palaidīs, es pieteikšu šahu, un tā jau viņam var rasties problēmas. Taču tur jau ir tā lieta, kad man viņš ir KKPD, es paiešu ar šo bandinieku. Jo man patiesībā ir pilnīgi citi mērķi. Kādi? Tos jūs uzzinās tā, viņš sūt savu dāmu palīgā. Nu jau paliek jautri. Tagad man mazliet jāpadomā. Ja mēs zaudēsim, tad smojieties, es jau teicu, es esmu ierūsējis. Šahu neesmu miljonus gadu spēlējis. Viņš ir zirdziņu pagāja, ja? Jā, šo zirdziņu. Labi. Ej zirdziņu, ja gribi. Es gribu, lai tu ej zirdziņu. Es pat ļoti priecājos, ka tu pagāji ar zirdziņu. Mazliet atbrīvosimies. Kā redzat, es ieņemu vairāk melnos lauciņus. Viņš uztaisīja rokādi. Rokādi, tas ir tad, kad šeit ir tornis, šeit ir karalis un šeit ir tornis. Un ja neviens no viņiem iepriekš nav kustējies, tad var uztaisīt rokādi, kad samaini vai nu lūk, kā viņš izdarīja, vai arī karalis pārvietojas uz C1 un šis tornis uz D1. Tas tāds labs aizsardzības gājiens. Diezgan klasisks. Mēs esam šādi. Es vēlos viņu mazliet provocēt. Man, kā saka, ir savi iemesli šādi rīkoties. Aha, tu apdraud manu dāmu. Goodbye. Šaks?
Un tā kā ir pieteikts šaks, viņam obligāti ir jārīkojas. Viņš tā kā, nu, viņš pagāja šādi, un tagad jūs domāt par savas dāmas aizsardzību. Kas, ja tā pavisam atklāti? Pieteiksim viņam, lai treido. Gribi man dāmu? Treido. Es ņemšu tavu dāmu. Pastīsimies, vai viņš piekritīs šādam treidam. Es sāku aizies visas stratēģijas, visu aizmirst, tā kā vismaz pagaidām pro players no manis nesagaidīt. Lūdzu, pašlaik mēs šajā treidā esam ieguvēji. Pašlaik. Viņš nokāva. Labi, es esmu zaudējis 2 bandinieks, viņš ir zaudējis bandinieku un zirdziņu. Lai mēs esam šādu gājienu, es vēlos piesiet viņu figūras. Miskliks, viņš drīzākais nokauls man no laidnī. Nē, viņš nokauja man zirdziņu. Nu, labi. Nokausim viņu. Ai! Ai! Cikos tas ir... Jā. Tas ir pamatīgi misplay. Nu, tēt mums pa lielam... Mums ir kaut kāds tāds nopietns, decent gājiens. Šis nav slikts gājiens. Šis nav slikts gājiens. Jācer, ka viņš pieļaus kādu kļūdu. Jo tad mēs varam izmantot viņa kļūdas. Un tā teikt, kā redzat, šeit ir būtībā piesiets viņa zirdziņš. Ja viņš pieļauj kļūdu, aiziet ar zirdziņu kaut kur randomā prom, viņš man šahu pieteikt nevar ar zirdziņu, ne ar zirdziņu, viņš man šahu pieteikt nevar, tad viņš kā loks, jā, kāda jauka meitene, aiziet ar zirdziņu whatever kur, ne, viņš aiziet ar torni. Viņš aiziet ar torni. Viņš man piesaka šahu. Damn. Es biju jāuzmanas, es te tā nezaudēšu. Droši vien, kad... Nē, šīs gājiens... Jā, es aizsadzu, bet tas man daudz nelīdzēs. Nāksies iet šādi. Es gribu provocēt viņu uz kļūdām. Es ļoti ceru, ka viņš pieļaus kļūdas. Jo, kas saka, ir pāris gājieni, kurus veicot viņš var visu savu advantage pazaudēt. Tādi gājieni ļoti maz, bet pāris tādi ir. Kā viņš pagāja? Nu, pirmo no šiem gājieniem viņš neveic. Kad viņš tiešām būtu pilnīgi pazaudējis savu advantage. Tad es veikšu vienu no gājieniem, kas var likt viņam zaudēt vismaz daļu viņa advantage. Es likšu viņam pārbīdīt viņu torni. Es ļoti ceru, ka viņš viņu nepārbīdīs atpakaļ iepriekšējā vietā, jo, nu... Tas man būtu ļoti slikti. Es ļoti ceru, ka viņš viņu pārbīdīs šeit. Ļoti ceru. Priekš manis tas būtu lieliski. Kāpēc jūs sapratīsiet pēc man nākamā gājiena gadījumā, ja viņš veiks šo gājienu? Ja viņš pāriet uz šejieni, trade! Laidnis ir sliktāks par karali. Skatīsimies, kā viņš rīkosies. Nu, redzam, viņš domā ļoti ilgi. Redzat, lūk, ka šeit ir arī gājiena laiks, viņš ir ierobežots. You bastard. Viņš, protams, pagāja tā, kā mums nav izdevīgi, ka viņš paiet. Nu, tagad ar man laidni ir jāatkāpjās. Redz, atkal... Un it kā es joprojām atkal piesienu viņu torni, bet šis vairs nav tik decent, kā pirms tā. Viņš grib manu laidnīt. Tu gribi manu laidnīt, jā, puisīt? Tik ļoti gribi viņu, jā? Tu tik ļoti izmisīgi gribi manu laidnīt, jā? Es nevaru kaut kā viņu dāmu apdraudēt. Labi, man ir prātā, kā es varētu beidzot tikt vaļā no viņa dāmas šajā stūrī. Bet arī tas ir diezgan longshot. Un mēs jau savārījām ziepes sākumā. Tagad man vajag, lai viņš savār ziepes, lai es uzvarētu. Viņš pēc savu melno laidi. Nu, labi, mēģināsim
manu longshot gājienu. Tur es nevaru viņu likt. Tur man būtu jāliek, jo viņš man vienkārši apkaus visus bandiniekus. Šeit. Sort of var likt. Jā, nu, lūk, viņš aizsargā laidni, un šis laidnis aizsargā viņu, viņš aizsargā šo bandinieku. Es domāju, viņš apzinās, kas viņam draud tuvākajā nākotnē. Ja viņš nesavar man nekāds ziepes nākošais gājiens, mums būs ar A7 uz E5, bet viņš mēģina vārīt man ziepes. Saprotiet, es nevaru kaut, jo tad atklājās šaks, un līdz ar to man automātiski izskatās šaks, un tā nedrīkstiet. Ja es viņu nekauju, tad man arī ir ziepes. Pa lielā man dāma ir mirusi. Jāmēģina no šīs situācijas iegūt maksimumu. Šīs situācijas iegūtais maksimums varētu būt... Teikšu, kā ir, es nezinu. Teikšu, kā ir, es nezinu. Laikam jau treids šāds. Šāds treids droši vien. Jā, es piesaku šahu, viņš insta nokāja, piesaku man šahu, jā, gluži kā paredzēju. Un tas arī normāli, ja es tā nedarīju, viņš būtu brain dead, jo tad es nokaut arī viņu otru torni, un tad jau man būtu decent amount of advantage. Bet, nu, lūk, šahs, praktiski mans vienīgais gājiens ir šāds. Droši vien tālāk sako šahs ar melnu laidni, un jā, un man ir tikai daži gājieni, kas man palīdz. Viens no tiem ir šis. Palielām mēs esam zaudējuši. Tas ir tikai laika jautājums, kad viņš man uzvarēs. Tas ir tikai laika jautājums, kad viņš man uzvarēs. Jūs varētu redzēt mazliet vairāk no šīs spēlītes, kā to nosaukt, dizaina. Kā redziet, šeit ir kaut kāda random purni, vinu praizus, kaut kāds var dabūt praizi, redziet 10k čipu. Live challenge, lūk, ir ierobežots laiks, un kā mēs redzam, lielākā daļa no tiem, kas spēlē, ir visādi ķīnieši un randomi. Un, protams, kā tad Facebooks bez reklāmām par citām spēlītēm. Bet, nu, pamatā mūs interesē tas, kas notiek uz borda, un uz borda notiek tas, ka viņš atkal mums piesaka šahu. Un mēs zaudējam mūsu torni. Žēl, ka nav iespēja padoties. Vai es esmu aizmirsis. Nu, es redzu, ka man šeit vairs nav izreču. Mēs zaudējam torni. Patiesībā, ja viņš paiet dāmas šeit, viņš būtu viņš piesaka šāhu šādu. Viņi neincēm ar torni, viņi inicē uzvaru. Nu jā, un tagad gan viņš notiek paņems torni. Vai arī viņš paies ar laidni, kad kur sānu. Un pietiek šahman ar torni, un, nu, izsakot, tuvāko pāris gājienu laikā viņš mūs uzvarēs. Tuvākie pāris gājieni, un šis mačs ir beidzies, un melnais raud. Nu, labi, neraud, nu, ok. Zaudēja pirmo spēli Facebook šahā pēc ļoti ilgas pauzes no šīs intelektuālas spēles. Vai man vispār ir kāda? Nu, es šeit varu paiet. Nu, jā. Nu, eci, nu piebeidz mani, nu, johaidī. Nu, piebeidz mani, jorī, nu, es neko nevaru tev izdarīt. Tas, ka tev mots profilu bildē nenozīmē, ka tu var mani mocīt. Ir tāds advantage, un tu nevar mani piebeigt. Īsumā viņa vienīgais advantage ir pāris bandnieki, un tas, ka viņam ir dāma. Man nav. Un tas ir milzīgs advantage, jo dāma būtībā ir spēcīgākais kauliņš. No visiem figūra spēcīgākā. Un viņš nevar man tik ilgi nokaut. Es tiešām nesaprotu, pieteikt man matu, kas, respektīvi, pieteikt tādu šahu, no kura nevar izbeigt. Un viņš paņem manu laidni, bet torni. Un jā, ko mēs varam darīt? Es tieši pretī zaudējumam. Nu, ja es apzinos, te nevar uzvarēt. Šajā situācijā nevar uzvarēt, jo viņam ir nenormāls advantage, viņš jau man ir iespējas, lūdzu redzēt, ka karalu man bija 2 gājieni. Šobrīd mans vienīgais gājiens pielikt priekšā laidni.
Un... Nē, nav vēl šahs un māca. Es viņu vietā nokot laidni, piesaku šāhu, man vienīgais gājiens ir šeit. Nē, viņš uz zirdziņu. Jo Es zaudēju. Nu, lūk, viņš uzvarēja. Un tā mēs noskatījāmies šahu. Šis viņš man saka par kaut kādu vinu. Es zaudēju. Un, lūk, kā redzat, man reitings ir 1515 un tagad zaudēju 7. Jā. Nu, tas nav mūsu, kā redzam, ir gan arī 3000 šipu. Cerēs var spēlēt niknāk. Nu, jā. Un tātad, ja jūs vēlaties, lai es turpinu spēlēt šahu, jūs man rakstiet komentāros, vai jūs gribat, lai es turpinu šo pašu internetu šahu, un vai jūs gribat tā kā pa vienam mačam, pa 2, mēģināt izspēlēt kā šo te live challenge, vai arī, lai jūs gribat, lai es meklēju plašajā internetu pasaulē tādu patiešām nopietnu un decent šahu. Lai arī es domāju, te tādu nopietnu decent playeru pietiek. Vai arī vienkārši šahs, Dievs, kas tas tāds, met ratā, spēlē vairāk Hearthstone. Tātad, paldies par uzmanību, un es gaidu komentārus. Uz redzēšanos!